Tad visās šajos punktos var veidot arī 2 ārstniecības personu brigādes, kur tā kā Rafaels arī dodas pie stūres strādāt. Un vēl viens ļoti svarīgs jautājums. Jā, atceramies vēsturi, brauca vispār nesercēta ārsta palīga ar šoferiem un viss bija labi. Es pateicu, uztaisījām pilotprojektu un viens no pirmajiem secinājumiem, ka šādas brigādes var strādāt, bet autovadītājiem vajag drusku vairāk apmācīt, lai būtu tiesības darīt kādas lietas. Un es 7 gadus esmu šodien nonākusi pie šīs apmācības un priecājos, jo tas, ka tas ir nepieciešams šīs apmācības, mēs zinājām jau pirms 7 gadiem. Vai kungs krata galvu, jo? Nē, katrā ziņā, cik es zinu, tā Valmieras novadā mums vispār arī neviens, ir viens ārsts savienošanas kārtībā pa visām brigādēm. Viens ārsts. Mums ir felčera brigādes, principā, kas brauc. Uz Valmieru dodas no Rīgas katru dienu. No Rīgas speciālistu brigāde. Bet pie jums, lai jums būtu Valmieras pilsētā ekskluzīva brigāde. Bet labi, paldies par ekskluzīvo brigādi. Bet te man gribētos tomēr, kā tā plānošana notiek? Šobrīd no skatoties no pašvaldības, ja, es visu cieņu visiem, ko jūs darat, ja. Sabiedrisko kārtību šobrīd nodrošina pašvaldības policija. Pilnībā. Mēs pat šobrīd pildam 20–30% atkarībā no nedēļas valsts policijas šos te izsaukumus. Ja. Uz ko jūs velkat šito? Vukts, piedodiet, šodien mēs 8 ugunsdzēsējas depo uzturam, brīvprātīgos. Tā ir drošība. Jūs sāksiet taisīt savu NMPD? Lūdzu pasakat, ka mums ir jāveido savas brigādes. Noteikti nevajag to darīt. Mēs tiksim bet tas ir mieru, bet tā šobrīd mēs darām tikai to, ka vienkārši tas funkcija netiek pildīta. Cilvēks laukos grib drošību, ka viņš redz to ugunsdzēsēju, viņš redz to policistu, ja. Un tad arī pēc viena, mēs nevaram policistam maksāt tikai par to stundu, kurā viņš noķer kādu zagli, ja.